Un atgriežamies pie labām lietām pašmājās. Sanesta kaimiņienei malku, palīdzēt piecelties pakritušam cilvēkam, izmazgāt patversmes sunim ēdienu bļodiņu. Šādu mazu darbiņu ir daudz, un tie ir pa spēkam katram, vajag tikai gribēt darīt. Klāt labo darbu nedēļu un vairāk stāsta Judīta Čunka. Lai radītu priekšnesumu, nevajag dārgus instrumentus. Lai paveiktu labus darbus, nav vajadzīga nauda. To atgādinot, jaunieši sapulcējušies uz ziba akciju vienā no ļaužu pārpildītākajām vietām Rīgā centrālās stacijas laukumā. Labo darbu nedēļas mērķis – rosināt cilvēks būt izpalīdzīgiem katru dienu, nevis par labdarību atcerēties tikai Ziemassvētkos. Palīdzēt garām gājējiem, palīdzēt vientuļam, varbūt pensionāram, kādam bērnam, dzīvniekam. Darīt tādus darbiņus, kas neprasa lielu nekādu ieguldījumu, tik vienkārši savu darbiņu, nedaudz iejūtības un vēlmi palīdzēt. Trešdien brauksim uz Teikas bērnu namu, sestdien uz Līča patversmi. Palīdzēt draugiem noteikti mācībās, noteikti. Tie, kas nav izpildījuši mājas darbus. Un tā aiziet kādam ģimenes loceklim vai arī kaut kam tādam palīdzēt. Vai arī, ja tantiņa, protams, grib apsēsties tramvajā, tad viņai palaist. Labo darbu nedēļa notiek jau 3. reizi. Pērn paveikti 5000 lielāki un mazāki darbiņi. Es redzēju uz ielas nokritušu cilvēku. Es uzreiz neiedrošinājos viņam iet viņu pacelt vai kā. Es gāju vienkārši kādam cilvēkam paprasīt, pateikt, ka re, kur guļ cilvēks un vai nebūtu iespējams, lai varētu palīdzēt viņu piecelt vai apjautāties, kā viņš jūtas. Braukt tā kā uz bērnu namu, paspēlēties ar bērniem, varbūt viņiem aizvest kādu mantiņu vai grāmatu, jo viņiem nav pilnīgi nekā un kādu noziedot. Un mēs arī gribējām braukt uz dzīvnieku patversmi, bet tur jau izrādījās, ka daudzi grib un nebija vairs vietas. Sarakstu ar darāmajiem darbiem un informāciju, kam nepieciešama palīdzība, var atrast labdarības organizācijas Palīdzēsim LV mājaslapā un portālā Draugiem LV. Ik viens aicināts reģistrēt arī savus labos darbus, lai tas iedvesmotu arī citus pievienoties palīdzēšanas kustībai. Ļoti vienkārši situācija, tas bombzītis ir nokritis vai kāds ir izsauc 112. Kaut kādas situācijas, kur tu vari piepalīdzēt. Un, protams, tu neesi pasaules lāpītājs un tu nevari visiem palīdzēt. Tas arī skaidrs, bet tas ir tikai apsveicam, ka šādas nedēļas ir. Labo darbu kustībai pievienojusies arī Latvijas televīzija. Sestdien mēs palīdzēsim sakopt bērnu nama ziemeļu teritoriju Mežu parkā. Judīta Čunka, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.